Labrīt, labdien, labvakar. Tā, šodien mums būs otrā sērija multiplayeram, un kā jau multiplayeram pienākās, šodien mēs būsim kopā ar Vēronu. Sveiks, Vēronu! Labdien, labdien! Nu, lūk, turpināsim vizināties kopā, krāsim naudiņu, bet, nu, piedodiet, ja es kādu tagad aizskaršu un nerunāšu konkrēti ar viņu, pamatā tomēr komunikācija mums būs savā starpā. Klau, skatāmies kravas? Un tu jau iegāji? Jā, es ienācu. A, kur tu esi? Tā. Tu mani neredzi? Nē. Vajadzētu būt turpatās, kur es biju. Pagaidīt apstīšos. Tūliņ apstīšos. Vai patiesi manis nav? Vēl parādījos, ja? Labi. Jup. Tā, ok. Nu, labi. Tā, nu skatāmies, kas mums ir pieejams šobrīd. Vajadzētu ņemt maksimāli garāko ceļu, attiecīgi būs interesantāk un attiecīgi arī maksimāli dārgāko. Man šobrīd ir Prāga. Tev ir Prāga? Tu neredzi, ja? Nē, redzu. Redzi? Labi. Nav Prāgas. Linca. Austrijā. Arī nav. Oi, tālie gabali izskatās mums nespīd. Labi. Kāsele, Vācijā. Arī nav. Tā, tad viens te patās blakus Francijā, Liona. Tā tas arī nav. Itālijā, Verona. Garām. Super. Nu, labi. Tālāk uz Vāciju. Es pagulēšu tūlīt. Pagaid. Pārčikojuši. Es jau guļu. Tu jau guļu. Nu, labi. Jau. Ot, miegamits, Nu, jā. Tā. Nu, ir kaut kas tev no manis nosauktajiem parādījies. Tūlīt saukšu vēlreiz. Davai, no paša. Prāga. Tā, tev te telefons, ja? Halo? Nav. Dzirdi mani, ja? Jā. Prāga, Linca, Kāzele, Liona, Verona. Tūlīt. Manheima, Parīza un Ženēva. Mani kikoja. Izkikoja tevi? Jep. Pārāk ilgi stāvēja droši vien. Nu, davai. Laikam. Vēlreiz. Nu, tālūk notiek. Multiplayeri, lai bloķētu ceļus vai vēl kaut ko automātiski, jo tu ilgstoši stāvi nekustoties, tevi no servera vienkārši izkiko ārā. Tas nav bans, tas ir kiks, bet tāda lietiņa šeit notiek. Tālūk. Jo savādāk tu stāvi uz ceļa, bloķē, neviens tev nevar pabraukt garām. Prāt sakot, trollings. Ik pa brīdim te parādās kaut kādi paziņojumi par to, ka moderators kādu ir izkikojis, tur pār ietriekšanos, pār bloķēšanu, pār spamu kaut kādu, kas ir spams. Interesanti, kā šeit kaut ko var spamot. Vēroni, tagad tu esi gatavs, tu man saki, ja? Es jau eju. Tā, naudiņas iekrājas mazliet, man jau ir 129 000, tiklīdz būs 180 000, tā es upgradeošu savu garāžu un skatīsimies, ko man tad dos. Vēlreiz pilsē tagad. Tā tad man ir Prāga, Linca, Kāzele, tad no tuvajiem ir Liona, tālāk atkal mazliet tālāk ir Verona, un vēl man ir Manheima, Parīze un Ženēva. Man ir Lions. Tev ir Liona. Tas tepat Francijā nepilni 5000 būs tikai ienākumi, bet, nu, es domāju, neko, nu, braucam, vismaz ir kopīgais kaut kas. Jā, davai, tad es viņu ņemu ciet.
Tā, nu un skatāmies, kas mums tagad te labs sanāks. Tā. Brauc, nekautrējies. Vajag zem paskatīties. Nu šeit pamatā es skatos tomēr vairāk tikai pie luksaforiem, jo par to var dabūt sodu. Vai nāk kāds vai nenāk pilsētā, ja ir no collision arējā, tad es neskatos, jo tāpat man izbrauc cauri, tāpat kā es tagad tev bakstos dibenā, bet tu pat nejūti. Tā, uj, te ir zaļš luksafors, paldies Dievam. Tā, nu neko, braucam iekšā. Tā, es ņemu savu pasūtījumu ciet uz Lionu. Tā, tagad vajadzētu... Es atvainojos, ja būs pārāk skaļi, bet es parkošos šādi. Tā, es savējo paņēmu. Es braucu ārā varbūt un... tu jau esi gatavs, ja? Nu labi, tad braucam. Reku, te vēl viens ir, neskapēc krustojuma vidū apstājies. Tā, kā reiz zaļš. Piespied pedāli grīdā, lai paspētu uz zaļo. Mums kravas tomēr izstās bišķi atšķirīgas. Tev ir muca, man ir kaste. Bet nekas mums purniņi vienādi. Es kaut kādas plastika granulas vedu. Tā, kas man ir precē? Man ir, nu jā, kārtējo reizi mistiskais nezināmais DSP. Kas ir DSP? 13 tonnas. To zina droši vien tikai spēles izstrādātāji. Tā labi, 13 tonnas. Man tikai 10 tonnām vairāk. Nu, značit, es ātrāk braukšu. Nu, loģiski. Kā domā, kā mums labāk kārtoties? Mani pa priekšu vai tevi pa priekšu? Brauc pa priekšu. Nu, labi, tā griežamies pa labi. Kā mani sameta. Tā, 2% uz šerps. Tā, tur ir tas, mēs to patākot. Kaut kā pavisam dīvaini, es savu uzvedos tagad. Alo, brauc taču. Mēs mēģinās apmest kūtīt. Neviens nenāk? No tavās puses tad nāk. Ir ok, redzu. Nu viss, braucam. Kaut kā bišķiņ pātru iegāja līkumā. Kā redziet, šī tāda līkuma jāņem prātīgi. Tā, 110 varam braukt. Es zinu, ko piefiksēju. Tad, kad uz bāņa parādās ierobežojums 90, un tu brauc uz kaut kādi 87, tu tik un tā dabūji sodu, mistiski, līdz ar to tik līdz ieraugu 90, es metu zem 80 tomēr lejā. Tā es daru. Tā, nu, būs jāmaksā labi. Izbrauc caur jau, ja? Jā. Labi. Tā, es nezinu, cik ļoti mani var dzirdēt. Es skatījos iepriekšējo sēriju, to, ko mēs ierakstījām, bet nepublicējām. Tava balss gāja skaļāk nekā manējā. Līdz ar to es nezinu, varbūt man būs kaut kur parametros, kaut kas jāpamaina, lai mani labāk dzird. Vai man sāk iesataisā? It kā nē. Tā, ejam. Oj, jāpamaina bišķiņ navigators svādāk, un te pārāk piezūmots ir.
Tā, tev viņš ātrumu normāli ceļ augšā? Un tā ir pa lēnām, bet ceļ. Nu, man ir pavieglo krava, es baidos, ka es no tevis neizskrienu pārāk tālu. Tu vispār man esi ārpus jau uztveršanas zonas. Nē, parādījies 500. Labi, es bišķiņi pabraukšu vaināk, tu man 90 lidojās kaut kā. Es jau uz 80. Nu, davai es bišķi piebremzēšu. Ja tu mani pazaudē no redzesloka, tu man uzreiz saki, lai es piebremzēšu. Nē, uz tā pazaudēju. Tā pakār priekšā redzu nedaudz. Tad labi. Tā, kas mums te vēl kaut kas nāk pretī laikam. Kaut kas man tuvojās strauji, bet nevar saprast no kuras puses. Krustojumā pa apakšu varbūt kāds izgāja. Tā, spoguļos tevi vēl neredzu, bet tu mani redzi, ja? Nu tā brīžiem parādies, pazūdi. Nu redz, man ir šausmīgi viegla krava. Un es kā piespiežu tā man uzreiz 90. Tad to es tagad cenšos tā gandrīz brīvgaitā ripot. Tā, nu pastīsimies, ko es jau tur sabojāju. Kravai, paldies Dievam, viss kārtībā. Pašam bojājumi 2%, tā kā viss mierīgi. Tev ar degvielu viss kārtībā ir? Nu, jeb. Tā, nu tu tiec pāri 80-niekam. Es jau uz 90. Labi, te jau man drīz noķersies apmēram 80 turu šobrīd. Šitais bānis, man liekas, būs salīdzinoši tāds, nu, viegli braucams, nebūs šauru vietu un līkumainu vietu, līdz ar to, es domāju, mēs būsim baigi operatīvi tajā Lionā. Jā, redz, pasūtījumi bija daudz, bet nekas prātīgs nesakrita. Sakrita tikai viena Liona, kas tepat Francijā. Vakar vienīgi bija 700 km abiem. Nu jā, bet ka iedotu mums kaut kādus, nezinu, 1200 km, varbūt jauki. Ja varbūt tomēr vajag to parametru. Man liekas labāk, nu kačāt to tālumu. Nu jā, iespējams. Būs jāmēģina tas līdz galam uzdzīt. Tā, nu tu jau man redzi kaut kur, neredzi mani? Redzu. Jo es tā mierīgi kutinu, labi, es uzlikšu kruīzu uz 80. Man sanāca 85. Nu, sorry. Būs no kruīzes uz 85. Lai es gadījumā neieskrienos netīšām. Tad jau tu man lēnām līdz Lionai pievilcis kaut kad nepilni 60 km palikuši. Super! Kā es no pedāļiem sasliem griestos un braucu. Vai ne? Un ar visu to no kalniņa viņš man uzvelk gandrīz 90. Un pastīsimies tabā, kā tu mums nāc klāt. Nu, pamazītiņam nāc klāt, jā, viss ir labi. Lēnām pa lēnām. Lēnām un pacietīgi un neatai. Oi, jāmaksā. Nu, labi, ka jāmaksā, tā jāmaksā. Es beidzot viņas poguļos ieraudzīju. 28 eiro. Lūdzu jums 28 eiro. Tā, es laikam te bišķi piebremzēšu, pagaidīšu, kamēr tiec cauri. Brāz. Braucam, ja? Labi. Nezinu, man liekas, it kā zilas debesis, bet kaut kā tumšāka man tā bildīt, tā kā būtu. Nē, zini, kā karstās saulainās veices dienās gaiss ir tik karsts un smags, ka viņš liekas tumšs. Kaut gan varbūt tas ir tāpēc, ka es pamainīju tos parametrus no augstajiem uz vidējajiem,
Varbūt tāpēc tāda bilde bišķi tumšāka ir. Nu, bet ar laika apstākļiem nesakarīt. Nesakrīt mums laika Vakar man bija lietas, un tā nebija. Nu jā, bet šobrīd man ir tādi ar maziem mākonīšiem zilas debesis, kā tev. Arī, kad ir mākoņi, tas tā, jau nezinu. Bet nu vispār smuks saulains laiciņš. Tā. Es atkal attālinos, ja? Aha. Bet nu labi, mums palikuši 30 km, mēs tūlīt pilsētā viens otru tā noķersim. Nu jā, redz, kad dažādas svara kravas tomēr ietekmē to ātrumu. Nu, neteiksim ātrumu, bet pātrināšanos. Jā, 110 joprojām. No kalniņa man aizgāja pat virs 90, kaut gan es biju pedāli atlaidis. Nu, Liona šajā kartē ir viens no tālākajiem rietumu punktiem, līdz ar to teorētiski pastāv iespēja, kaut gan jā, ja viņš tomēr skatās uz to, cik tālu mēs esam atklājuši savu braukšanas spējas attālumā, tad viņš arī mums neko tālāku neiedos pa tiem, cik man tagad ir 850 vai cik man kilometri ir maksimālais. Iespējams, tā, ka viņš man toreiz iedeva 1400, viņš vienkārši kaut ko noglīčīja. Tā, viss būs. Es redzu gala punktu jau. Redzu arī tevi. Kas tas izstās pilnīgi tikai pēc ostas iebrauktuvis kaut kā. Sveiciens Lionā. Sveika, Liona. Lauva. Ceļazīme laikam noķēru. Sorry. Piedod man ceļazīme. Tā te paldies Dievam ir atkal jau non-collision arējā. Kaut gan man ir gadījies, ka es tajā bezsadursmju zonā tā kā saķeros ar kādu, vismaz skaņa parādās. Tā kā es nezinu, kā tas patiesībā ir. Varbūt ir tikai skaņa, bet reāli bojājumi. Nē, bojājumi nezinu, bet ietriekties varas zonās pats biju triecies nejauši. Tā, nebrauc uz tūl, kaut neredz Luciforu, līdz ar to jāslēdz no trešās personas, lai Luciforu redzētu. Viss, braucam. Es jau kravu nododu. Kā tā? Tu pats ir... Man citur, man citā zāle. Tev cita bāze, nu jā, sorry. Tā, man ir kaut kāds sunbuilders. Tā, nu labi. Skatīsimies attiecīgi, ko mēs no šajienes pēc tam varam dabūt. Oi, būs atkal jautri ar šito parkošanos. Tā, piedodiet, būs paskaļo. Krāba vienam otru pa blakus. Yes. Noparkojos viss skaisti.
490 naudiņas, 215 pieredzes šausmīgi maz. Labi, skatāmies, kas mums ir tālāk. Kur mēs varam aizbraukt. Tā, nu, tev ir vaļā jau? Tūlīt, apstāšanā. Oi, man Britāniju piedāvā. Felixstowe. Pa labām naudām. Bet... Hei, zini, kas ir? Nu, Es paņemšu vienu pasūtījumu no Lionas uz Lionu. man tagad krāvē piedāvā Nu, 1500 km 40 000 dot. bāc. Man tik Nu, liels. bet tur uz Anglijas augšu jābrauc. Nu jā, man arī ir viena Anglija, bet tur ir... Kur tu redzi kilometrus? Un tu uzpēc krātu ir saules sejas, un pa sausu ceļu ir pa ūdeni. Es īsti... rekur. Jā. Nu man ir 1070 kilometri. 1400. Tā, nu kas tev vēl tur ir tā? Davai sauc tu savējos un tad... Man ir Bremen, Bremene, labi, neder. London. Neder. Blinkda pilsētā dīvaina nosaukumu. Southampton. Southamptona, Lielbritānija, nu Anglijā patiesībā. Nu, es negribu, patiesībā varētu braukt, jo man arī viena Anglija ir. Es negribu muļļāties ar to pretējā virziena braukšanu, bet, nu, ja neko prātīgāk neatradīsim, aizbrauksim. Nu, tālāk. Vēl viena Anglija, potom ir Francija, Salais, vai kainēt, ne? Salais, jā, viss pareizi. Tam ir Vācija, München, Jā. tam Viss? Gneva vai kainēt ir. Ženēva, jā. Divu Gnevas, un te blakus vispār. Tepat Lionā iekšā? 60 km kaut kādi. Man ir 700 metri Lionā. Bet labi, neņem. Es domāju, davai, ņemam Lielbritāniju, braucam kopā. Uz kurieni? Man ir Felixstows. Tā, tūlīt apstīsimies, kas tev tur ir. Tā, kas tev bija? Londona bija, ja? Pagā. Nu, davai paņem Londonu. A tu ko ņemsi? Man ir Felixstowe no Londonas mazlietiņ pa labi. Pa karti, un redzu. Tā kā mēs aizbrauksim vispirms tavu kravu, pēc tam aizvedīsim manējo, tad meklēsim vēl tālāk. Varam? 900 km. Nu, braucam, ja? Ņemam. Jā, problēma. Labi. Jā. Jābrauc. Būs mazliet pa skaļo, bet tev redzēt, kāds krāsojums mainās. Mēs esam kopā, mēs arī divi esam vienā. Es pie tevis atbraucu, tāpēc ka... Nebaidies. Neko tu viņam nenodarīs. Luciforu man ir jābeidā. Smuki izskatās. Tev karoga strīpiņas mazliet tumšākas nekā manējās. Man balta krāsa gaisākā, tāda tā kā pelēsīga. Nu, beigās atradīsim uz tā levelā kačāt. Varbūt mums būs viena bāze, ne? Zinu. Man līdz bāzei ir... man ir 63 km līdz bāzei. Man 62. Tad mums ir viena bāze. Nu labi, tā būs. To es kaut kā nekoncentrēju.
ārpusē. Ārā no Es arī kaut kā tā. Lijāna. Pašlaicības tāni. Es arī braucu no otrās personas, gudīgi, kad baigi. Sorry! 17% uzķerts. Man necik. Kāpēc tā ļoti apstājas skaties ar kātiem? Nē, pārāk ātri braucu, vai es braucu ātri barjerā. Vai man bremzēs vajadzēja. Tu bremzēji. Labi, es jau palaidīšu tālāk. Tas ir, blin, uzšķerbs tik daudz, jā, mājā. Cik tev dabūji? Es 0. Tev 0? Jep. Nu varbūt, kad es šerpu to bojājumu iedeva man, tāpēc, kad es biju vainīgs savārā. Kaut gan tu apstājies. Tad riezot. Bet labi. Es ietiekos vienmēr vainīgs, tas ir vēl neaizmīgs pārvēmēr būs. Nu, būs. Jā. Palaidīšu tevi uz priekšu, lai mēs nesanāk atkal izsēsim. Jā, bet tā uzmanies, viens nāk no aizmīgs lielā tempā garām. Es braucu uz 90, un viņš no video garām tā kā nieks. Redzu. Man jāgriežas, tad būs. Grābi laicīgi tavu rotiņu. Es tikai prātīgi gan. Es netaisīgi vietas tā kādu. Nu, kā prātīgs, man viņš brauca pa kanavu. Turpat, kur mēs braucam. Nezinu, es saku, braucu tagad no ārpuses. Varbūt, ka tā mašīna tik skaļa, ka mani nemaz nedzirdēs. Bet, nu, vismaz bildīt var redzēt. Šeit tu bremzēsim. Neprasu rādri. Kaut kādi šitie skaļi. Tā, Feliks tā. Labi, ņemam mūsu Feliks. Tā, tur ir kaut kāds ierobežojums, man izskatās, un izskatās ar laiku ierobežojums. Man liekas, man kravu vajag atrast pa 30 stundām. Nu jā. Nu jā, man arī 31 stunda kamēr aizvien, bet nu, protams, Protams. ja neiesaistīsimies nekādās dumībās. Blin, mana krava vēl zem. Tā, man šeit ir jābrauc prātīgi, jo šeit ir oi, kā, tur notiek. Vienam kravai gaisā. Ceru, ka manējā neuzlidos gaisā. Cerams. Viss. Tā, tagad variet mani arī dzirdēt, ja gadījumā kāds nedzirdēja. Līdz ar to atgriežos no pirmās personas. Tā, tu jau uzkrāvies? Mana kravā zem zemes. Opiņā. Kā tā? Nezinu. Mēģini. Man šķiet smieklīgi. Nu, stāsti, kā tev tur šokās, mēs visi gribam dzirdēt un zināt. Viņš par zem zemes. Es te izietu no paņējies. Un tas nav normāli.
Es tev pagaidīšu pie izbrauktos. Просто krāna zem zemes aizgāja. Tā, man ir 23 tonnas ar rūdu. Opa! Man ir sabojājies dzinējs. 17% bojājumi mašīnai. Jāskatās, ja būs pa ceļam kaut kāda iespēja saremontēties, būs jāsaremontē, jā? Man krāva типа отменили. Jā? Типа nevaru vest. Tāpēc, ka izgāja ārā, jā? Es nezinu, viņa bija, потом es sāku pierakstīju, ka nevaru и visu. Nu, pamēģini varbūt ieiet vēlreiz paskatīties. Nu, pie tā zaļā katra iebraukt. Viņu pat es neredzu vairs izvēlnē. Nu, varbūt kaut kas daļīt paskatīt uz Angliju. Ir Londona vēl viena. Nu, tad ķerciet. Bet uz pilsētu jābrauc. Nu, labi. Tāds mēja pa priekšu. O, tāds ir mūsu multiplērs. Jā. Augšā var redzēt. Labi, tad es jau braucu arī uz pilsētu, jo man vajag saremontēties. Labi. Dācis tur neko nezaudēja, laikam kādot 1000 pazaudēju. Nezinu, vai es aizbraukšu uz pilsētu, jo. Aizbrauksi. Man jau tagad rāda citu virzienu. Tad man vajag jāpēta karte visu laiku. Nē, es tomēr zinu, kā darīsim. Brauks tu man pa priekšu, es tev pakaļ. Savādāk es aizbraukšu vēl neceļos. Tik ārā no bāzes, vēl ne? Slikt kravu paņemšu. Tev tur ir krava? Nē, nu es uz kartas atzīmēt, lai rāda, kur braukt. Labi. Tā, kaudzinējs apstājās. Tā, šeit nolēkās, ka vajag pa labi griezties. Jā, mums vajag uz Lionu. Tev jāapdzina mašīna. Redzu. Nu, gandrīz vai piespieda mani, bet nu tā. Tā, labi, tu brauc pēc kravas, es braucu remontēties. Žēl, naudiņa atkal aizies. Bet nu, ko padarīt? Nav jau jēga braukt, tad tev ik brīdi motors slēdzās ārā. Patiesībā spēlēt, tagad tev skan fonā rāģiņš, ir krietni vien patīkamāk, jo tās sajūtas tādas, nu, uzreiz tādas, nu, bišķiņ, nu, foršākas sajūtas, var sakot. Jā. Diemžēl. Es tevi apdzinu. Labi. Es braucu prātīgi. Nē, nāspēc, tur ir pagriezieni. Neko neredzu. Nu, pagaidi. Tiksim uz taisno, es piebremzēšu vairāk. Nu, ej-garām. Blīd, tur vēl viens līkums, ja kāds nāk pretī. Būs pabau. Nevajadzētu. Aha. Bums izsanāca, bet man liekas, man damage nekādu neiedeva. Man tā šķiet.
Vārds remonts ir pilsētas otrā galā. Tā, nu tu jau uzkrāvies? Jau braucu atcepēju. Brauc jau, ja? Uz remontu braucu pēc. Manā mašīnā iekšā ir vēl 4 mašīnas. Tā, nu cik man maksās tie prieki? 8,5 tūkstoši. Ui. Tā, labi. Tagad galvenais nekur neietiekties. Un brauc tur, tā būs pa labi, un varēs pa labi krustojumā tiksimies ar tevi. Kredītu man atkal noņēma. Tā, bet man tā kā dzen uz pretējo pusi nekā es paņēmu kravu. Tev uz augšu ir tā kā, ja? Nu, jā. Tā, pagaid, es piestāšos malā, apstīšos lielajā kartē. Apstīšos lielajā kartē, ko man tas navigators melo. Vispār nemelo viņš. Jā, jābrauc ir tā kā, jā. Nu labi. Kur tu šobrīd esi? Nu, es tur, kur mēs braucām zem tuneļa, tad nelielā. Pilsētā iekšā? Tā, nu labi, skaties, varbūt tu redzēsi mani garām brauc. Es apstājos. Jā. Izrādās, ka navigators tomēr nemelo. Tā, es tagad braucu garām viesnīcai. Neredzu tevi. Labi. Tā, nu es tūlīt būšu pie pilsētas izbraukšu. Brauc. Es priekšā un stāvu. Sarkans. Bremzē taču. Nu, nobremzēju. Laikam, jā. Precīzi. Tā kā pirmajā formulā uz līnijas uzstāvot. Tā. Cik tev smaga krava ir? Esmu pēc. Brauc. 18 tev ir, ja? Jep. Man laikam 23, tu esi vieglāks, es tevi laidīšu pa priekšu. Galvenais, tu man nelago. Kā vakar. Aha. Tikko saremontēt, tā viss mēs esam no collision zonas ārā. No collision zonas ārā. Bet pēc idejas tev vajadzētu šobrīd būt spēcīgākai mašīnai, ne? Nekā manējā. Es saprotu, daudz. Nē, man bija zirgu, vismaz tā kā pie pirkšanas, zirgu man bija vairāk nekā tev. Jep. Tu neko uzlabojis pagaidām neesi vēl, ja? Mums tikai kabīna augstāko pacēlu visu. Ko tas reāli dod? Smukums. Tikai smukumu, ja? Jep. Labi.
Ja zaudē mani saki. Tā no aizmugures nāk. Viens mēģina apdzīt, bet īsti laikam nevar sadūšoties uz šitiem likumiem iet garām. Galvenais, lai viņš dara, ko darīdams, bet lai viņš dara to prātīgi. Tā, labi, es viņu palaidīšu.